liels prieks jūs sveikt visas Cēsīs un tie, kas skatās. Mēs esam Cēsīs ļoti burvīgā vietā, Maija parkā, Nāves kafejnīcā. Un Nāves kafejnīca nav kaut kāda briesmīga vieta, kur dod kaut kādus nāvējošus dzērienus. Nāves kafejnīca ir starptautiska kustība, kur cilvēki satiekas, nepazīstami cilvēki, un vienmēr ir tās kūciņas. Jo tāpēc, ka pie tāda tējas un kūciņām runā par nāvi, par to, kas viņus uztrauc par nāvi, tās, kas ir viņu pārliecības par nāvi. Un tāpēc, ka ne tikai Latvijā, daudz kur pasaulē ir problēmas runāt par nāvi, un tāpēc ir radīta šāda kustība, un ir ļoti liels prieks, ka Hospice LV nu jau vairākus gadus tādu nāves kafejnīcu organizē arī Rīgā, Pārdaugavā, Ernestīnas ielā, vismaz reizi mēnesī vai divās. Un otro gadu mēs esam ar nāves kafejnīcu arī Lampā, lai runātu par dažādiem ar nāvi saistītiem jautājumiem. Un tāpēc arī mēs šodien esam. Es ļoti gribētu, lai mēs iedomājamies, ka mēs esam kafejnīcā. Mums ir kūciņas, kuras nedrīkst gan ēst sarunas laikā, bet pēc tam. Un ka mēs vienkārši pie galdiņa runājamies par to, kas mums ir sakāms par tēmu laba nāve. Un es zinu, ka mums katrai ir ko teikt. Un aizmirstam to, ka tur ir apkārt arī cilvēki un esam godīgas un atklātas. Un nāves kafejnīcas vienmēr sākas ar to, ka mēs iepazīstamies katrs ar sevi. Es tāpēc varbūt nebūšu tāda tipiska moderātora. Es esmu žurnālists pēc izglītības, esmu Inita Sila, bet darbojos jau 2 gadus Hospice LV kustībā. Un interesanti, ka viena no pirmajām reizēm, kā es ienācu hospicā, bija caur Nāves kafejnīcu. Es pati aizgāju uz Nāves kafejnīcu, un tur es starp citu iepazinos ar Datu Soldānu, kas runāja iepriekšējā sarunā. Un es sapratu, ka cik tas ir svarīgi runāt par nāvi. Es sāku arvien vairāk interesēties par nāvi. Esmu beigusi dažādas ar nāvi saistītas kursus. Un ļoti ceru, ka tāda būs arī Latvijā, jo man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi runāt par nāvi. Un esmu priecīga, ka ir man apkārt tādi cilvēki, kas zina, ka par nāvi ir jārunā, jo tas ir ļoti svarīgi. Un, kas tad ir laba nāve? Mums katram noteikti ir sava versija, un tāpēc es domāju, jūs tagad varētu katra iepazīstināt ar sevi un arī uzreiz jau atbildēt, kas tad ir jums, bet tā īsi. Kas jūsuprāt ir laba nāve? Nu, tādos 2 teikumos. Es sākšu ar blakus sēdētāju Taņu. Taņu, kas tu esi? Labdien! Mani sauc Tatjana Jirgensone. Es esmu Hospice mājas virsmāsa jau 2 gadus. Un mēs palīdzam, aprūpējam hospice pacientus mājas tad, kad viņam vajadzīga palīdzība medicīniska. Kas attiecas uz manīm? Mums sen jau ir izrunāts ģimenē, kas priekš mums ir laba nāve. Tas būtu labi, ja mēs būtu kopā, vīrs, bērni, turēt roku, un kā mēs smejamies, varbūt neatļauto vielu kaut kādu ieņemt, varbūt. Bet mums pa nopietnam man sen ir izrunāts, lai manās bērēs nekādā gadījumā neviens neraud. Lai skan Ramšteina muzika, noteikti, un lai mani sadedzina un iestādā koku vietā, kur būs mani pelni. Jo, manuprāt, ka tā ir vislabākā lieta, ko mēs varam izdarīt dzīves beigās. Man sauc Ilze. Esmu māksliniece, datorgrafiķe, un šajā saistībā es esmu ar pieredzi. Man aizgāja māsa, pēc tam aizgāja mamma, bet es ar hospice palīdzību, mēs bijām kopā, un tas bija savādāk. Kas ir laba nāve? Kas ir laba nāve tev? Laba nāve, es domāju, kad ir... Tad, kad tu esi ar saviem mīļajiem kopā,
Man bija tāda doma, ka laba nāve ir tad, kad tu aizēji ļoti ātri. Bet gan māsas gadījumā, gan mammas gadījumā mums bija jābūt kopā, bija jābūt līdz pēdējiem brīdim kopā. Tā kā es domāju, ka tas ir arī pēc tam ir vieglāk, nevar teikt vieglāk. Tu vienkārši savādāk uztver nāves būtību, nāves blakus esamību. Par to mēs vēl arī parunāsim, Žanete. Mani sauc Žanete Jansone, un es esmu viena no hospice mājas vadītājām. Un, kas ir laba nāve, no vienas puses ir diezgan grūti laikam tomēr atbildēt, jo mēs jau paši to vēl nekad neesam piedzīvojuši. Mēs varam tikai iztēloties, un man liekas, ka tā varētu būt nāve bez sāpēm. Bet kas vēl vairāk, man liekas, varētu būt svarīgi, tā ir pieņemšana. Un pieņemšana tādā visplašākajā nozīmē, ka ne tikai es pati pieņemu šo situāciju, ka es mirstu, bet ka es zinu, ka mani tuvinieki to pieņem un palaiž vaļā. Labdien, mani sauc Kristīna Paegla. Es esmu auklīte mazulīšiem vairākās ģimenēs un dzemdību dūlu apmācībā. Kas ir laba nāve? Laba nāve ir nāve bez bailēm, bez sāpēm, būt līdzās ar sev mīļiem, tuviem cilvēkiem. Laba nāve vai kā iešana uz to ir nesteidzība. Jā. Un iespējams arī apzināt, zināt, kā tu vēlies to nāvi, kā jūs minējāt, kā Tatjana, vai ne, ka tu zini, kā tu vēlies to piedzīvot, ko tu vēlies atstāt, ko tu vēlies, lai īsteno palicēju. Tā ir laba nāve. Es sākšu varbūt ar Kristīnu tieši. Kristīna, tavs mīļotais vīrietis nomira pirms 5 gadiem. Tu biji viņam līdzās līdz pēdējiem elpas vilcienam, un kā tev šķiet, viņam bija laba nāve? Tā no malas, jūs daudz runājāt par nāvi, vai nerunājāt par nāvi? Mēs runājām, jā, jo iemesls, kāpēc viņš aizgāja, bija onkoloģija. Kā mēs zinām, vai ne, onkoloģija uzreiz ir tāds, ka būs ar to iespējams, kad no ātrāk vai vēlāk ar nāvi jāsaskarās. Runājām, apzinājāmies, jokojāmies, bija sarkasms un tāda realitātes apziņa. Vai bija laba nāve? Jā, cik iespējams, mums bija labs atbalsts gan sāpju ziņā, gan līdzās būšana, nepalikt vienam, īstenot pēdējās vēlmes, ko tu vēlies sakārtot, kas, kuram tas ir svarīgi. Es domāju, ka jā, tika izpildīts tādas vairākas lietiņas. Šis jautājums par labo nāvi. Pirms pāris gadiem Rīgas Stradiņu universitāte veica tādu milzīgu pētījumu par to, kas latvietim ir laba nāve, un tur tas pilnīgi pārliecinoši pirmajā vietā bija nāve bez sāpēm un ciešanām. Bet nāve pati jau ir tāds, tomēr mirklis, tas viens brīdis, daudz vairāk ir, kā sevišķi abos šajos gadījumos, kad mēs, manuprāt, lielākoties baidamies no tās miršanas, no tā brīža, pirms tā nāves brīža. Un kas ir mirstošs cilvēks, Žanete? Es zinu, ka tev ir par šo, ka mums ir daudz stereotipi, kas ir mirstošs cilvēks. Jā, strādājot hospicā, mēs, man liekas, ikdienā saskaramies ar to, ka cilvēkiem tiešām ir stereotips, ka mirstošs cilvēks pārsvarā ir guļošs, viņš nekomunicē, ka viņš pats neko vairāk nesaprot, nemāk pieņemt lēmumus kaut kādus. Tas noteikti ir filmu iespaidā. Bet patiesībā mirstošs cilvēks ir dzīvs cilvēks. Un tas ir tas galvenais. Viņš ir dzīvs cilvēks, viņi ir arī jauni cilvēki. Mūsu jaunākam pacientam bija 19 gadi. Un tas ir hospice pacients, viņš ir mirstošs, un pēc būtības viņš nekad nav viens. Viņam līdzi vienmēr nāk ģimene ar visām attiecību buķetēm, un bieži tie ir traģiski stāsti, bieži tā ir ļoti laimīgas ģimenes, kā filmās rāda, bet pārsvarā tās ir smagas aiziešanas tieši dēļ tā, ka ir nesakārtotas ģimenes attiecības, neizrunātas lietas.
tu varbūt vari papildināt par mirstošu, kas ir svarīgi mirstošam cilvēkam. Jā, Žanete ļoti pareizi pateica. Un es, atbraucot pie pacienta, sevišķi pirmo reizi, bieži vien redzu jau tādu bezcerību acīs, radinieku acīs, un neviens jau vairs negrib neko darīt. Un visi tā kā pieņem to pacientu jau pa mirušo. Nu, it kā viss diagnoze ir noteikta, tagad mēs visi stāvām, saliekam rokas un gaidam, kad viņš nomirs. Bet tām tā nevajadzētu būt, jo pats svarīgākais, kā es vienmēr stāstu radiniekiem, tas jums pēc tam būs atmiņā. Un, nu, ja pats cilvēks padomā, ir ko salīdzināt, vai es vienkārši stāvu un gaidu, vai es ar to savu mīļoto cilvēku pēdējo reizi dzēru šampanieti un ēdu zemenes, to, ko paprasīja cilvēks. Un tas ir pavisam savādāk. Jo, protams, sāpes jebkurā veidā un jebkurā versijā viņas būs, bet laiks iemācīs sadzīvot ar tām sāpēm. Un ja mums atmiņā paliks tie skaistie momenti, sarikoti svētki kaut kādi, vai nu radi vai draugi atbraukuši ciemos, jo parasti mēs baidamies braukt ciemos pie tā, kurš skaitās mirstošs. Bet kāpēc jūs jau vairāk viņu nekad neredzēsiet dzīvo? Jūs vairs nekad nespēsiet viņam pateikt to, ko jūs vēl tagad varat viņam pateikt un izrunāt. Un man liekas, ka tas ir tik absurdi baidīties no tā un pēc tam pusdzīvi mocīties, kāpēc es neaizbraucu un nepateicu. Kristīna, kā tas ir realitātē? Tad, kad jūs uzzinājāt Valtera diagnozi, jūs ārstējāties, es saku jūs, jo es zinu, ka tu biji viņam līdzās arī Vācijā slimnīcā. Un jūs atbraucāt, mēs ar tevi runājām, ka jūs ļoti, ļoti dzīvojāt tos pēdējos mēnešus, varbūt tu vari padalīties. Jā, es tieši klausoties Tatjanu atceros, ka tā pēdējā vasara ir vislabākā vasara, jo, lai vai tu apzinies, vai varbūt tomēr ceri, ka varbūt, ka tomēr būs ilgāks laiks, ka tu piedzīvo viņu ar pilnu krūti un tu vēlies būt līdzās tam cilvēkam, kurš reāli dzīvo tā dzīvi. Braucam ar moci, braucam pie draugiem, tur katru dienu, braucam vēl ceļojumā, un visu tu dari ar tādu pilnu krūti. Un, protams, līdz ko, ja nav sāpes, to tu vari izdarīt, vai tas pats, vai ne, šampanietis kūka, aicināt draugus uz barbekju un visu laiku dzīvot dzīvi. Man liekas, tas ir ļoti vērtīgi arī līdzās esošajiem palicējiem, atmiņā paliek, hei, dzīvojam to dzīvi, un to varbūt izjūt vairāk tas, kurš tiešām apzinās, ka viņš iet, un viņš vēlās, viņš aicina, viņš piesaista. Varbūt kādam citam tas ir biedējoši, viņš varbūt nevēlās pievienoties, bet ir iespēja pievienoties, un ir iespēja ieklausīties, sadzirdēt, kādas ir vēlmes, ko es vēl gribētu izdarīt, ko es gribu atstāt, jo, man liekas, aizgājējs, viņš arī ir satraucējis, viņam arī ir pilna sirds ar mīlestību, viņš arī grib, lai nesāp palicējiem, vai ne? Ko viņš var izdarīt, ko tu gribētu, ko es gribētu, un tās sarunas ir dziļas, un vienkārši vajag runāt par viņām, un vismaz tas ir skaists laiks, lai kāds neizklausītās, bet jā. Jā, ir viedoklis, ka patiesībā nomirt no onkoloģijas nav pati briesmīgākā nāve, jo tāpēc, ka tu ļoti labi apzinies, ka tas ir varbūt pusgada jautājums. Un te man var Žanete piebilst tieši par to, vai ne, kad par hospice aprūpi, kad tu jau teici, ka tas nav mirstošs pacients tās pēdējās dienas, bet ka patiesībā tas ir pusgads, ka pusgadu mēs ir tam vajadzētu būt pusgadam. Pasaulē tas tā ir normāli, ka hospice pacientu aprūpē pusgadu. Diemžēl pie mums Latvijā mūsu aprūpē nonāk pacienti un aptuveni 56% pacienti nodzīvo tikai nedēļu. Un tam tā nevajadzētu būt. Jā, viņiem vajadzētu nodzīvot daudz ilgāk, tāpēc ir šī hospice aprūpe, lai atvieglotu situāciju ģimenē, noņemtu fiziskās rūpes, nāktu ar psihoemocionālo atbalstu, ienāk ģimenē aprūpētājs un var paspēt sakārtot ļoti daudz lietas, ko varbūt pati ģimene tādā krīzes situācijā nav spējīga izdarīt.
Un Ilze, kā bija tev ar māsu un mammu, tad, kad jūs zinājāt, ka viņas ir mirstošas, ka tur nebūs atvesaļošanās ceļa un jūs tādu kā tas mainījās? Jūs dzīvojāt uz tādu, kā Kristīna teica, pilnu krūti? Manā gadījumā bija savādāk, jo māsai audzēja konstatēja, viņai bija audzējis galvā, un es jau kādu laiku, kad, var sakot, bija uzstādīta diagnoze, viņai bija arī uztaisīta operācija, izdarīta operācija, un pēc tam man vismaz 2 gadu garumā, cik mums bija ļauts, es arī runāju, ja, tie cilvēki, kas ir kopā, ja, ejam kopā un darām kopā, un viņai bija, par cik tā ir galva, tur bija sarežģījumi, ja, kad viņi var apjukt, ja, un tā man sanāca dzīvē tā, kad es tajā brīdī pati biju pieejama, es biju slimības lapu it kā, ja es pēc Covida biju, un tad mēs abas divas kopā gājām, par cik mēs dzīvojam blakus Gaļazaram, tad viņi dzīvoja pie mums un gājām uz darbu, uz ķīmijterapiju, var sakot, visas lietas darījām kopā, un es esmu ļoti pateicīga, ka es tos 2 gadus varēju būt ar viņu kopā. Un vienīgais atšķirība tā ir, kad mēs tomēr nerunājām par nāvi. Vairākas reizes bija tāds, tas ir arī tas, ko es vēl mācīšos, ka man varbūt tās bija jāatbalsta, vairāk jārunā par to, bet kaut kā sanāk tā, ka, tas vienmēr palika tāds. Mēs abas divas bijām kopā uz retrītu, ja, kur runāja par nāvi, ja, bet mēs vienkārši dzīvojam vienotrai blakus, saprotot to, ka tas būs, ka tas notiks. Vienīgā saruna bija, kad māsa pateica, ka viņa gribētu, kad tomēr viņa, var sakot, tās vēlmes ir, ja, kad tomēr kremētu un izkaisītu viņu. Tas ir vienīgais, ko mēs izrunājām. Tā kā, es nevarētu teikt to, ka mēs runājām par to. Arī ar mammu bija vairāk, viņa runāja ar Olgu, kas mums bija pie mums, ja. Es tajā laikā arī sāku strādāt, ja, tā kā mēs mainījāmies, ja. Baibas gadījumā bija arī māsas dēls, ja. Viņš strādāja, es atkal biju pie māsas. Un tie pēdējie, tie smagākie mirkļi jau, protams, bija mājās. Jo slimnīcā mēs nevarējām tikt klāt, ja, un tā kā, būt blakus, jā, tur ir sarežģītāk, jā, tur mazāk bija tās runas par to, jo, viņi arī vairs ne tā uztvēra to, bet būt blakus, tas ir vajadzīgs. Mamma runāja vairāk par to dzīvi, kas ir bijusi. Ja, viņa ļoti daudz atcerējās, viņa līdz pēdējiem brīdim runāja, viņa zināja, ko runāja, ja, mēs varējām kontaktēties līdz pēdējiem brīdim. Bet jā, ir lietas, kuras es tajā brīdī neapzināti nenokārtoju. Es ar viņu neuzrunāju, mēs runājām par daudzām dzīves lietām, par atmiņām un tā tālāk, bet tas, kas attiecas uz nāvi uz pēdējo brīdi, mums tas nebija, bet kontakts, kas bija pēdējais, ja, kad es biju viņai blakus, es viņai turēju roku, un viņas skates viņu atcerēšos vienmēr, jo viņa paskatījās uz manīm, un tas bija pēdējais, ko es redzēju. Tā kā, ir jau tas, ko Žaneta teica par to, kad ir jābūt, ne visiem ir tādas attiecības. Mums ir stipra ģimene, mēs viens par otru rūpējāmies, es pieļauju domu, ka varbūt, ka tā citiem arī nav. Bet, mana vēlēšanās, pareizāk sakot, arī mammas vēlēšanās bija, lai viņa būtu mājās, un to es piepildīju. Un arī sev man ir tāds, kā lai saka, miera sajūta, ja, kad mamma aizgāja, viņa man bija blakus, klus, miers un ģimene bija blakus, tās ir tādas sajūtas. Paldies. Jā. Paldies, Ilze. Es arī Kristīnai gribu uzreiz pajautāt par šo, jo es zinu, ka tu sākumā savukārt īsti nepieņēmi to, ka Valters tu to nezināji, vai ne? Kad mēs vienkārši par to runāšanu, mēs par
ka runāt par nāvi, vai tev vispār kāds pateica to, ka ir tas pusgads atlicis Valteram, vai tu to zināji? Nē, es nezināju, arī man nebija tādas nojausmas. Man likās, ka ir lietas, kas ir jādara, mēs vienkārši daram. Es uzzināju, man šķiet, ka bija 2 nedēļas palikuši. Mēnesis pēdējais bija lielās sāpēs, lielos uzdevumos, katru otro dienu braukt, uzņemt precāpju medikamentus, vizināt apkārt, jo visu laiku bija vēlme būt mājās. Tā ir tāda hospice aprūpe vienkārši automašīnā privātajā, turpu šurpu. Un, jā, es atceros to naktī, ka bija traka nakts un nepalīdzēja vairs neviens medikaments, kas tur izrakstīts, visas tās trakās narkotikas. Un es zvanīju mūsu sāpju ārstei un es stāstīju, ka ir ļoti, ļoti traki, ka nevar vispār nokopēt neko, ka viss ir ļoti nevar paciest. Un es atceros, ka stāv istabā un viņa man klausalē saka, bet Kristīna, jūs taču zinat, ka viņam daudz nav palicis. Es pat nezinu, vai viņa man teica 2 nedēļas vai 10 dienas. Un arī pat tad, kad viņi to teica, man likās, ko jūs nepazīstat viņu, viņš šito izcīnīs, kādas muļķības. Tas, kas šajā, kad es to atceros, ir, ka pietrūkst tās zināšanas, tāpat kā mēs tagad mācāmies dzemdību fizioloģiju, mēs zinām, kas ir tie procesi, man pietrūkst nāves aiziešanas fizioloģijas zināšanas, lai zinātu, kad reāli tas ir, vai arī pietrūkst, ka speciālisti to pasaka, jo mēs sabiedrībā vēl projām par to nerunājam, pat ārsti nevar mums to pateikt. Un tas, ka man to klausulē pateica daktere, es tam nenoticu, man liekas, jā, bija grūti nakts, bet kāpēc, lai viņi zinātu to laiku, to taču nevar zināt, bet to taču zina, vai ne? Tas man bija pārsteigums, ka to var zināt. Vai arī pēdējā nakts, kad mēs bijām slimnīcā, kas bija izgājis izveidināt galvu, nāca atpakaļ un nāca mūsu beidzamais onkologs, kas ar mums bija kopā. Viņš man arī teica, Kristīna, jūs zināt, ka viņš šovakar var aiziet? Un es pasmaidīju viņam pretī, un tās nāc. Jā, es līdz pat pēdējiem tam neticēju, jo cīnīties ar onkoloģiju, ar vēzi ir augšā lejā, un tu nekad nevar zināt, vai ne, varbūt, ka vēl ir, un varbūt vēl var atkopties, un mēs nekad to nezinām, un jā. Es noticēju tikai tad, kad tas notika, man liekas, 4 minūtes pēc tam, es tieši tagad par to domāju. Jā. Kristīna te pieminēja par sāpēm, un tas ir tas, ko es jau sākumā teicu par to labo nāvi bez sāpēm. Taņa, es zinu, ka mums ir hospice mājā diezgan liela cīņa ar sāpēm un tieši ar tuviniekiem varbūt padalīties, kas notiek, kad tuvinieki pat neļauj tās sāpes noņemt. Jā. Un te ir cilvēks, kurš saka, ka nekas nelīdz pret tām sāpēm. Vai mēs ja laba nāve ir bez sāpēm, ir iespējama, vai ne? Mēs atbraucam un noņemam tās sāpes, vai ne? Ir, jā, un tas ir tiešām sāpīgs jautājums, piedodiet pa kalamburu, bet tiešām tā arī ir. Tad, kad atnākam un pasakam, ka te vairs bez narkotikām neko nevar izdarīt, cilvēkiem aiz mūsu sabiedrības neziņas acīs uzreiz šausmas, kā tā, viņš tak būs narkomāns. Un sākumā es nevarēju no savas puses, es nekādīgi nevarēju to saprast un pieņemt. Jūs tiešām par to runājāt? Viņam palika dzīvot 3 dienas, bet jūs baidāties, ka viņš paliks narkomāns? Vai tiešām tas ir tā vērts? Labi, ja ne 3 dienas, 2 nedēļas, bet 3 nedēļas, bet viņam sāp. Un es dažreiz skatoties un no medicīnas puses zinot visus simptomus, kas liecina par nenormāli lielām sāpēm, un redzu, ka pacients negribot sāpināt savus radiniekus no pēdējiem spēkiem, saka, var izturēt. Un es mēģinu paskaidrot, bet paskatieties. Viņi zvana, saka, viņam paceļās temperatūra, viņam krītās spiediens, viņam sirds tur 150 reizes, bet tie ir visi simptomi, kuri liecina par to, ka viņam nežēlīgas sāpes. Un ja piekrīt tai atsapināšanai, uzreiz puls ir normāls, spiediens ir normāls, temperatūra ir normāla, un cilvēkam pat tā dzīve paliek
interesantāka, jo tie, kam nav sāpes, viņi ne par ko arī negribēs, lai viņam kaut ko špricē. Mums ir viens pacients gados jau vecs, un meita pa katru varu grib viņu ārstēt un likt sistēmas, bet viņam tikai rjumciņu vakarā vajag. Es viņai saku, nu, lai viņš dzer to rjumciņu, nu, tagad vairs neko nemaina. Un tā rjumciņa tikai tas vienīgais prieks, kas viņam palika uz vakaru, sežot pie vakariņām kopā ar visu ģimeni. Cik viņš 20 ml izdzers, tas jau vairs neko nemaina. Un viņa mēģināja spikulēt, lai, ja tu pa dienu neļausi sev ielaist sistēmu, tad nekādas rjumciņas tev vakarā nebūs. Un tad visādi, un tad vienreiz viens no mūsu darbiniekiem atkal zvana meitā, atkal tētim ir slikti, vajag sistēmu, bet viņš nepiekrīt. Tas aizbrauca, jauns puisis, mums ir tāds medmāsa. Atbrauca un viņš man stāstā, atnāku, viņi dzīvo savā mājā. Un tētis guļ zem ābeles. Ābeles zied, tas ir šo pavasaru bija. Viņš saka, es pie viņa pienāku, tā kā pietupjos un prasu, ko jūs te darat? Viņš saka, pie zemes pierodu. Un tas puisis saka, nu labi, es apguļos blakus viņam zem tās ābeles. Guļam kopā. Viņš saka, nu parunā ar manu meitu tas pacients. Nu, lai viņa man liek mierā. Nu, tas sistēmas, es jau zinu, ka tas sistēmas man vairs neko neizdarīs. Es gribu mieru, viņš saka. Un tas puisis saka, es ilgi runāju ar meitu kārtējo reizi, mēģinot pierunāt. Protams, ka mēs gribam to labāku, bet es uzskatu, ka tas labākais ir tā cilvēka izvēle. Un ja viņš negrib, tad viņam ir tiesības atteikties. Un nevar ar varu viņam mēģināt kaut ko izstāstīt. Un tad visi nomierinājās. Tas puisis saka, es viņam saku, nu varbūt spiedienu pamērīsim. Tas pacients guļ un saka, nu, ko tas dos? Es zinu, ka mans spiediens ir zems. Uzraksti, ka tur normāls spiediens un viss. Un tas ir tiešām, tas ir tāds piemērs, kad pats pacients jau sen pieņēmis un viņš izbauda to pēdējo ābeļu ziedēšanu, dārzu tur gaisu un saule un visu, bet radinieki, viņi mēģina pa katru varu kaut ko izdarīt, kā tikai pārstēt viņu, bet es vienmēr piesaucu, bet apguļaties viņam blakus. Parunājiet, cik svarīgi viņš jums ir, cik jūs viņu mīlat, cik daudz viņš jums izdarīja pa šito dzīvi. Viņš ir tavs tētis, tu vairs nekad ar viņu nevarēsi runāt. Pasēdi viņam blakus, kad viņš dzer to savu rjumciņu un izstāsti no bērnības, ko tu atceries to labu, kad viņš tevi nesāja uz pleciem, cik jums jautri bija spēlējot futbolu. Un tas arī viss, neko vairs nevajag. Nevajag zvanīt un raudāt, ka viņam noteikti vajag sistēma, ja nav sāpes. Bet ja ir sāpes, tad mēs zvanam, braucam un neatsākamies no narkotiskām zālēm. Paldies. Jums, Ilze, nebija šādu stāstu par... Sāpes mammai un māsai jūs noņēmāt? Es ļoti, ļoti paļāvos uz gan Olgu, gan Svetu. Viņas ļoti daudz palīdzēja tajā ziņā, ka es paļāvos, jo man tika izstāstīts, kas notiek. Un tam ir ļoti liela nozīme. Tas ir tas, ko mēs arī tikko dzirdēju, ko Kristīna, nebija, jā, tāpēc es, Kristīna ir šī pieredze bez hospisa aprūpes, tāpēc bet viņa mājās cik varēja, tik darīja, un tāpēc viņa, kad mēs satikāmies jau redz, un tagad teica, ka viņa nezināja, ka nāvē ir šī fizioloģija, un es zinu, ka tu ļoti daudz guvi tieši no tā, ka ir šis personāls, kas pastāsta par nāves procesu, kas notiek, vai ne? Tieši tā, jo es esmu nāvi redzējusi arī slimnīcā, man tētis aizgāja. Es to redzēju kā
ka tas var būt ļoti viegli. Nu, tajā gadījumā, nezinu, vai viņš runāja ar Dievu vai ko citu, bet viņš aizgāja sagaidot mūs visas trīs un klusu aizgāja viens pats savā gaitā. Bet ar māsu arī mums bija ilgāks laiks, mums bija 3 mēneši, mēs bijām mājās un visu to laiku Sveta bija pie mums. Protams, attiecīgi no rīta pusi, jā, pēc tam jau mēs paši bijām, bet mums bija tā drošības sajūta, kad Sveta aiziet, mēs zinām, ko darīt. Ja? Katrā ziņā viņa arī apmācīja mūs, kā jāpalīdz, ja? un varēja arī jebkurā brīdī arī viņu sazvanīt. Tas nebija viegli. Mums bija savs grafiks un darbojāmies līdzi, un lai māsai būtu pēc iespējas vieglāk, arī tieši tāpatās uzlikām rāčiņu, kas viņai vienmēr patika, un savukārt atkal, viņai bija ļoti daudz labu draugu, kas mums palīdzēja un arī nāca ciemos, un meitenes visu laiku bija, ik bieži nāca un blakus bija, un tā kā, mēs nebijām vieni. Tāda kopības sajūta, un pat visi kopā bijām. Un ar mammu arī tieši tāpatās, ja es nevienam, kas saka, nenovēlu to kā pieredzi. Tā nav tā labākā pieredze, ja, bet tā ir pieredze, jo mamma, es jau zināju, es jau biju sagatavojis, kad Olga atnāca, man jau viss bija salikts, jau to, ko es zināju, kas man ir, to jau es viss biju salikus, un arī līdz tam brīdim, ka mammai palika ļoti slikti, es palīdzēju viņai. To es visu, varētu teikt, jau biju iemācījusies. Un varbūt bija arī drusku vieglāk, ka tu kaut ko zini vairāk. Bet arī tieši atšķirīgi gadījumi ir. Baibai bija savukārt, māsai bija ar galvu tieši tādu, kā saka tā, dažādas izmaiņas notiek. Mamma atkal ir savādāk, ja viņai bija atkal aizkuņģa vēzis, un viņa varēja ar mani komunicēt, un tos brīžus, kad mēs bijām abas, es darīju tieši to pašu, ko Olga bija man ieteikusi. Tā kā, ir ļoti liels paldies tām meitenēm, ka viņas pastāstīja, kas notiekās. Arī tādos sīkumos, arī pašās beigās, it kā tev viss ir skaidrs, ir tādas lietas, tādas nianses, kuras es nezināju, ja, kas... es nezinu, vai to es drīkst arī pateikt, ja, bet tad, kad atbrauc cilvēki, kas, mammai atbrauc pakaļ, ja, pašās, kad mamma ir mirusi, ja, viņa man bija pa tādām lietām, kā mamma ļoti uztraucās par zobiem. Līdz pašam pēdējiem brīdim viņa uztraucās par zobiem, jo, sakrītoties smaganām, protēzes vairs nevar ielikt. Un tas man bišķiņ tā, kā saka, mēs abas nosmējāmies, ja, viņi saka, bet tu tikai pieskat viņus, ja, es saku, labi, es pieskatīšu, jo ir tā, kad cilvēks aiziet, viņam, man tā ļoti, es nezinu, vai to tā var stāstīt, ja, kad viņam paliek, kad žoklīts paliek vaļā, un tā mamma teica, Olga teica, lai es paņemu lakatiņu, var sakot, nolieku, ja, ko apsiet riņķī, ja, un tad es tā pēc tam skatījos uz mammu, un izskatījās tā, ka viņai zobi sāp, ka viņai bija apsiets tāds lakatiņš, ja, un es vēl sagatavoju baltu smuku lakatiņu, lai viss būtu, un var sakot, visu mēs ar Olgu izdarījām līdz pēdējiem brīdim, tā kā mammai būtu vieglāk. Tā. Un tad, kad puiši nesa projām, jā, tas ir tāds moments, jā, tas ir ļoti, ļoti, kā lai saka, privāti un emocionāli. Viņi teica, tu neskaties uz to balto maisu. Mamma, tev ir jāatcerās tāda, kāda viņa tev tur bija. Tās ir tādas lietas, kuras, ļoti cilvēciski. Paldies, bet redz, tieši tas lielākā daļa, bet cilvēki zina, ka nomirstot paliek žoklis vaļā. Kurš to zina? To nezinu. Un arī tas moments, kad es to, pati, diemžēl, es nevarēju to izdarīt, man bija pārāk emocionāli. Un tad Olga teica, viņš saka, neuztraucies, jā, viņš saka, mēs visu izdarīsim, un tieši tajā brīdī, es saku, no viņas puses arī, kad, kad, lai ir tādas nianses, jā, ar māsu mums bija savādāk ar dēlu, jā, bet, tādi mazi sīkumi, bet, jā, tie paliek atmiņā. Debesis ar mums sāk runāt. Mēs tagad paņemsim nelielu, es nezinu, tas, man liekas, bezjēdzīgi, man nevajag. Paldies!
Man ļoti patīk vasaras lietus. Es nezinu, ko filmētāji saka pa mikrofoniem. Bet tas tāds, man liekas, jā, zīmīgi par Runājam par aiziešanu. asarām. Tev vajag lietusargu. Bet, Kristīna, es arī no tevis es zinu, ka tev nebija šāda atbalsta, kā bija Ilzē, bet tev tomēr arī bija tādas zināšanas, un tajā pēdējā, tad, kad tu saprati, ka tas brīdis ir pienācis tajā slimnīcā, ko tu darīji? Man bija atbalsts, neatceros, arī iespējams kāds 2 nedēļas pirms tam pie mums bija atnācis uz mājām ciemos Pēters Kļava, kurš man izstāstīja, kas ir aiziešana, kas notiek ar dvēselēm, kas ir vispār tas ceļš. Un viņš man teica, tad, kad Valters aizies, tu man uzraksti. Un tad, kad Valters aizgāja un bija, skatos, viss, tā bija pēdējā elpa. Es, protams, aizgāju māsiņām pateikt, un uzreiz es jau tagad pārbaudu, ka es esmu aizgājis, uzrakstījis arī ziņu, ka viņš ir izdzisis. Un tas bija tas atbalsts, ka man bija uzdevums, man bija ko man tagad darīt. Man bija viņam jāčakst ausī, lai viņš iet uz gaismu un jāatkārto tas vairākas reizes. Un vairākas dienas arī. Tā kā īsumā tas ir, ka tev ir iedots uzdevums, tu to vari izpildīt. Tad, protams, mums zināmās sveces, aizdegšanas un visādas lietas un tradīcijas. Man tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs to daram. Un arī klausoties, tikko es aizdomājos, mēs varbūt latvieši zinām kapu kultūru, ko darīt, kur aizlauzt dzariņu, kur piesiet lentīt un vēl nezinu ko, bet mēs nezinām, kā būt līdzās mirstošam cilvēkam. Jo lielākoties mēs baidamies, mēs gribam, lai cilvēks nomirst varbūt slimnīcā, lai viņš nav mājās. Nevis mēs gribam, bet tā kaut kā lielākoties sanāk, un mums pietrūkst atkal šīs kultūras, vai ne? Varbūt ar to dalīties, ieviest, nebaidīties, būt līdzās. Bet tev tajā brīdī tev to izdarīt, tu to bija pieņēmis, un tur vienmēr viss rauda un liekas, tajā brīdī, kad tu saproti, tas pēdējais, tev nebija bail to visu darīt, būt līdzās. Tad, kad viņš aizgāja? Un tad, kad viņš gāja prom. Nē, es, man liekas, biju ļoti fokusējies uz to, ko viņš vēlās, kā viņš jūtās, jo viņam jau sāp. Man liekas, man jau tikai tā tehniski būtu baigi tāds nesteidzīgs, tas laiks paliek, tu paliec tāds lēns, ļoti tajā es iekšā, kā tu man atgādināji par to interviju, ka viņš bija minējis, ka Kristīnas darbs tagad ir būt līdzās. Tā arī bija, es biju prom arī no darba, un pēdējo to pusgadu es biju vienkārši līdzās. Mums uzdevums bija būt līdzās, gan ārstēties, gan braukt, gan slimnīcās būt līdzās, visur izvadāt medikamentus, meklēt speciālistus, ārstēt, lasīt grāmatas, dzīvot līdzi, visu, vai ne? Jā, un tā baila īstenībā viņai tur nav vietas īsti. Varbūt dažkārt ieslēdzās kaut kāds ego, tur, nezinu. Tad, kad ļoti sāpēja un narkotikas liek gulēt, tad cilvēki tad liekas, lūdzu, parunājamies vēl. Un tad tev ir tās mazās mirklīši tādi parunāties, ka tā kā varbūt vēl nesāp, bet tuliņ jau sāpēs atkal. Tas varbūt, jā. Bet tas ir ego. Man liekas, par bailēm tur nebija. Bet tu vispār ļoti klausījies to, ko Valters gribēja, vai ne? Un darīja to, ko... Es zinu, ka tev nācās arī citu sabēdināt, kuri gribēja, tādu, ka mums no malas šķiet viens, bet esot līdzās, tur draugiem, un tam viņam ir cits viedoklis, kā viņš grib. Jā, man liekas, ka tad jau pieminēja par to, vai ne, ka kāds, viņš vēlās, lai viņam nesāp, viņš vēlās, lai ir klusums, viņš vēlās, lai ir miers, vai ne, un tas ir pēdējās nedēļas vai pēdējās 2, ka viņš arī vēlējās būt mājās, viņš vēlējās, lai ir aizvērti tumšie aizskari, lai ir klusums, un apkārt, protams, raksta, zvana, rādi draugi, viņi vēlās nākt, viņi pat ir atbraukuši uz pagām, viņi grib iziet, nezinu, smēķēt vairs neviens ārā nenāk, bet uznākt augšā. Un Valters stingri saka, viņš nevēlās nevienu satikt, viņš nevēlās. Tas prasa piepūli tagad celties, viņš kā zolīts grib piecelties un parunāt, vai ne, bet tu jau esi mieriņā. Un tad es biju tā sliktā, protams, ka es saku, ka nevar nākt augšā, bet tas ir cienīt aizgājuši cilvēku vēlmes. Jā, kaut kad
kaut kad vēl bija tā, kad mazā krustmeita grib sazināties, un tad mēs video zvanu laikam uztaisījām, bet arī cik tur piesēsties sēdas un pamāt ar roku. Bet paldies. Jā, bet izpildīt tās vēlmes, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un citiem to varbūt grūtāk saprast. Tur cik interesantas lietas tieši tad, kad mēs par aiziešanas brīžiem runājām, vai ne? Tas tāds noskaloja, vai ne? Bet tas, kad ir bijis līdzās aiziešanas brīdī, tas palīdz pēc tam sērām? Jā, noteikti. Tas palīdz tā kā realitātes apziņai. Man liekas, ja tu neesi tur bijis blakus, tev ir vēl vajadzīgs laiks, lai apjaustu to, lai vēl tā kā cilātu lietas, bet vai tā bija un kas tur notikās, kas tur iztrūkst, kaut kādas lietas un notikam, bet ja tu esi līdzās, tu redzi tiešām izdzisa, vai tu redzi arī to, kā viņi sazinās jau ar aizpasauli, kā viņš slimnīcā, viņš saka, ome, un skatās tālumā, un tad tā kā, cik jauki, ka viņam ir ome atnāks pakaļ, vai ne? Es nezinu, kāds varbūt tam netic, bet tas reāli notikās, tam ir jānotic, tā kā, ja tu esi tam līdzās. Un tas tā kā arī parāda, cik tas ir gaiši un viegli, un tev ir vieglāk palaist to cilvēku, tev neliekas, ka tev viņš vairs jātur, jo viņš ir aizgājis, izdarījis atvieglojumu bez sāpēm. Paldies. Žanet, kā tev šķiet, un redz, mēs tur runājam arī, kad, un lielākā daļa grib mirt mājās. No kā tuviniekiem, ka viņi pieņem lēmumu, labi, tas, ja grib tuvinieks mirt mājās, bet tiem, kam viņi ir jāaprūpē, no kā viņi visvairāk baidās? Kas ir vislielākais izaicinājums? Tā ir tā fiziskā aprūpe. Ar to mēs esam saskārušies, ka lielākās bailes ir, ka tagad man būs kādam jāmaina tas pampers, jāmazgā, un kā tad tas tagad būs, ka es tur mammu, tēti vai vēl kādu mazgāšu. Ja? No vienas puses tas ir saprotams, jo mums ir ļoti daudz dažādas situācijas bijušas. Mums ir bijusi paciente, kurai ir 18-gadīgs dēls, un viņš stundu starpbrīžos skrēja uz mājām mazgāt mammu, mainīt viņai pamperi, jo viņš bija vienīgais, kas par viņu rūpējās. Un, tā laikam nav īsti normāla situācija, un diemžēl par to mums piezvanīja pateica kaimiņi, jo citi tuvinieki tur nebija, un mums bija iespēja kaut kādā veidā pieslēgties un palīdzēt. Bet jā, tā fiziskā aprūpe ir tas biedējošākais. Tāņa, tev kā šķiet? Kas ir tas, ko tuviniekiem ir visgrūtāk izdarīt vai pieņemt, tad, kad ir tas mirstošais mājās? Un kāds būtu viņa ieteikums? Man liekas, ka katram var būt kaut kas savādāks. Jo tie cilvēki, kuri pieņēma to procesu, kas notiek pašlaik, viņam mazāk, tikai tās fiziskais, kā Žanete pateica. Tie, kuri nepieņem procesu, viņam ir šausmīgi grūti, viss pat domāt par to. Un viņi baidās atnākt, baidās runāt, baidās kaut kā tur pieskarties tai tēmai, vai, burtiski tā labāk, ja es neskatos, tad, значит, tas nav. Un tas nozīmē, ka nepastāv ne tas process, ne tā, mēs nerunāsim par to, un tad varbūt kaut kā tas notiks. Un es vienmēr aicinu padomāt, kā jau izskatās mūsu dzīvē. Es vienu reizi izlasīju vienā grāmatā tādu baigi labo teicienu, kas ir mūsu dzīve. Tas ir 2 datumi uz kapakmeņa un pa vidu domuzīme. Un tikai no mums ir atkarīgs, kā mēs to domuzīmi piepildīsim. Bet īstenībā no mums visiem paliek tikai dzimšanas datums un miršanas datums. Un ja mēs liekam to kopā, tas nozīmē, ka tas ir vissvarīgākie datumi un vienlīdzīgi datumi. Cilvēks piedzimst un cilvēks aiziet. Un es varbūt,
kaut kāda savādāka, jo es no bērnības vienmēr domāju, nu, ja mēs smejamies un priecājamies, kad cilvēks piedzimst, kāpēc visi raud un šausminās, kad cilvēks aiziet? Jo tas ir tas pats, no kurienes mēs atnācām, tur mēs arī aizējām. Un tad, kad es sāku par to runāt ar radiniekiem, viņi saka aizdomāties. Nu, bet citi, protams, stipri dīvaini skatās uz maniem. Bet man liekas, ka tas, ja mēs tiešām pieņēmām, ka dzīve ir katram cilvēkam, ticiet man, neviens no mums nepaliks uz šīs zemes. Mēs visi nomirsim, agri vai vēli. Un tad, ja mēs padomājām, kā mums labāk būtu, un tad mēs arī varbūt labāk sapratīsim to cilvēku, jo raudāt blakus stāvot, es vienmēr cenšos tiem radiniekiem pateikt, iedomājieties, viņš tagad aiziet, viņam sāp. Labi, mēs atsapinām, bet viņam tik un tā sāp. Nevienmēr var noņemt tās lielas sāpes. Viņam nav ko elpot. Viņam bail. Viņam nenormāli bail. Jebkuram cilvēkam ir bail no neziņas, jo mēs tikai ticam, ka tur kaut kas ir. Bet neviens īsti nevar pateikt, vai tā tiešām. Un tas bailes par to, ka mēs to izdomājām, pastāv jebkurā gadījumā. Viņš mokās un viņam šausmīgi bail. Un ja vēl es atnāku, ka tūs cilvēks apsēžos blakus un sāku raudāt, un tam cilvēkam, kuram visas tās ciešanas, viņam vēl jātēlo kaut kas, lai nesapinātu tevi, to, kas paliek te dzīvot, vai tas nav negodīgi pret to aizējošo cilvēku? Nu, padomājam kaut tanī pašā momentā par viņu un neraudām pie viņa un nesakam, vai cik šausmīgi, ka tu aiziesi. Pasakam vienkārši, es nezinu, kas tevi sagaida, bet es turēšu tavu roku. Es būšu tev klāt, un es darīšu visu, kas no manīm atkarīgs, lai atvieglot tev to ceļu. Jo neviens no mums nezin, kas mūs sagaida, bet mēs iziesim to ceļu kopā, un tu vari uz manim paļauties. Un man liekas, ka tas ir vienīgais, kā mēs varam atbalstīt to cilvēku aiziešanas momentā. Paldies. Paldies. Jūs abas divas jau pieminējāt, bet es gribu par tādu, vienkārši es iedomājos, es tagad esmu strādājošs cilvēks, un man saslims tas tuvinieks. Kā tad es varu būt viņam līdzās? Jo tā bija jūsu tāda apzināta izvēle aiziet no darba. Tu, piemēram, tu strādāji, un tu tāpēc aizgāji no darba. Tā nebija tāda sakritība, tāpēc, ka tu saprati, ka tas ir jādara, vienkārši jābūt līdzās. Tas, man liekas, mums bija tāds kopīgs lēmums, jo es nebiju pamanījis, ka es biju pārstrādājis. Es ļoti mīlēju savu darbu, strādāju 24/7, arī vēl Vācijā aizbraucot, vēl strādāju. Un tad piedzīvoju veģetīvo distoniju, un tad es dalījos ar Valteru, ka, hei, man kaut kā tur tā un šitā, un man pat ļauj tā kā nedaudz atiet, bet mēs pieņēmām lēmumu, nē, ej pavisam projām. Un tas bija labākais lēmums, vēl joprojām es tos varu pateikt, bet varbūt Valters to zināja, es nezinu. Un tad likās, kā vasara, pēc tam jau domās, vai ne? Jā, viņš aizgāja rudenī, tā kā varbūt tā vienkārši sakrita, bet arī klausoties Žanetu, es kaut kā iedomājos par to, ka, ja mums ir, tā kā bērni saslimst, mums ir slimības lapa, vai ne? Varbūt, ka vajadzētu arī līdzās būt tiem, ka ja kāds mirst, arī tur kaut kādu atbalstu, ka tu vari aiziet no darba. Mēs uzrakstījām atklātu vēstuli Labklājības ministrijai ar ierosinājumu par šādām. Jā, tas ir, jā, mēs par šo gribētu cīnīties, par to, ka tiešām tā kā mamma mūs ir audzinājusi, jā, un bijusi līdzās, ka mēs varētu būt arī līdzās to pēdējo mēnesi, nezaudējot savu darba vietu. Man liekas, ka ļoti svarīgi tas darba devēja atbalsts. Jā, bet principā par to, ka tas ir ļoti grūti savienot tādu aprūpi
vēl ar strādāšanu. Tas taču ir gandrīz neiespējami, jo šobrīd jau tā hospisa aprūpe, mobilās brigādes jūs atbraucat, palīdzat, bet aizbraucat. Tas lielais atbalsts tik un tā ir tuvinieki. Tuvinieki jau to visu aprūpē, un tāpēc mēs te varam runāt, un es vienkārši jūtu tās domas par to, ka jā, bet kā es to varu savienot ar darbu? Tā ir, man liekas, ļoti liela, problēma, un tāpēc jau arī, man liekas, tos cilvēkus aizved uz tām slimnīcām un viss, jo tev ir, vai ne? Bet jūs esat... Varētu būt, jā, bet nav gluži tā. Mums jau aprūpē arī ir hospisā. Un mēs kā medicīnas mobilā brigādē, jā, mēs braucam un palīdzam risinām medicīniskos jautājumus, lai nav jāsauc ātrā palīdzība, lai nav jābrauc uz slimnīcu. Mēs to varam visu mājas izdarīt. Bet mums arī ir aprūpētāji, kuri ļoti labi līdz pat 4 stundām viņi paliek ar to pacientu. Un pat līdz 8, ja tiešām ir pacients ir smags un nevar viens pats palikt mājās, vai nevar tur pieskatīt kāds, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar sociālo aprūpi, ja, un tad mēs uz maiņam nākam, vai nu mēs, vai tad sociālais aprūpētājs atnāk kaut kad, tad atkal mēs atnācam. Tad, ir tā, var kaut kā, var teikt, izgrozīties. Protams, uz radiniekiem ir tās viss nasts uz pleciem, jo visa diena paiet darbā, un tad vakarā, protams, atkal to atnāk, un tev ir rūpes par to tuvo cilvēku, un skaidrs, ka tas ir grūti. Bet, neviens jau neteica, ka būs viegli. Tā ir, bet Kristīna, tev Ilzei bija aprūpētāja, tev nebija aprūpētāja. Tu biji pati galvenā aprūpētāja. Mums nebija, jā. Es tagad atceros, ka atbalsts mums bija dažādi speciālisti no dažādiem saviem paziņām, dodies meklē un ej, un, protams, arī tagad tikai es atceros, ka man taču mamma sūtīja siltu ēdienu, ka viņa man bija uzteicies, tas ir atbalsts, ka tev atnes, tas tāpat atkal kā ar mazu bērnu mājās, tad, ka tev tas ir atbalsts, fizisks atbalsts, kaut vai pabarot to aprūpētāju. Jo arī ir negulētas naktis, īpaši pēdējās arī, kad sitās cauri sviedri, tu par nakti mainis lapjus kreklus vienu aiz otru, ir negulēšana, atkal papildināt zāles. Tu vismā neguldi 24/7 līdzās, vai ne? Un tad tu pats esi tāds uzkāries un man liekas, vajag atbalstīt arī tos līdzās esošos, attiecīgi tie, kas vēlās atbalstīt, viņi varētu pieteikties, kā man tev palīdzēt, vai tu ēdi šodien, vai tu dzērsi šodien, varbūt tu vēlies kaut kur izveidināt galvu, es pabūšu blakus, ja tu uztraucies par to. To varētu ieviest sabiedrībās tādā, jo vienmēr jau mēs gribētu, bet mēs nezinām, ko. Bet tad aicinātu vienkārši, piedāvāt fizisku atbalstu vai palūgt, paprasīt, kā tu jūties. Tieši tam aprūpētājiem. Paldies tev. Džanita, kā tev šķiet, kāds atbalsts vēl ir vajadzīgs vispār mirstošiem cilvēkiem? Tuviniekiem? Es domāju, jebkāds atbalsts, jo pirmkārt tas ir absolūts zināšanu trūkums par visiem šiem procesiem, jo mums jau skolā neviens nemāca, kas notiek tajā brīdī, kad tev kāds saslimst mājās, jo patiesībā jau visa dzīve mainās, apgriežās ar kājām gaisā. Un kādam ir jābūt tam, kurš uzņemās rūpes, sevišķi, ja tas ir vecs cilvēks, kurš nevar viens pats mājās palikt, un ir jākļūst pašam gan par aprūpētāju, gan par mediķi, gan par šoferi, gan jābūt kaut kādam loģistikas speciālistam, un jāspēj darīt vienlaicīgi ļoti daudz lietas 24 stundas diennaktī, un visbiežāk tas beidzās ar absolūtu izdegšanu, kad cilvēks, kurš aprūpē, pats var saslimt no visas tās nervu slodzes. Tādēļ es domāju, jebkurš atbalsts ir nepieciešams, un es gribu teikt, ka hospisa aprūpe ar to ir ļoti laba, jo to mēs redzam pēc mūsu pacientu tuvinieku zvaniem, jo reizēm jau nevajag to fizisko aprūpētāju, viņiem ir nepieciešams telefons, uz kuru viņi var piezvanīt jebkurā diennakts laikā, lai viņi var pakonsultēties par kādu jautājumu, kur viņi nesaprot, ko darīt, un
zinošs speciālists var izskaidrot saprotami, līdz ar to cilvēks nomierinās un beigās varbūt izrādās, ka tur nekas tik traģisks nemaz nav. Bet ir vajadzīgs šis psihoemocionālais atbalsts, un tādēļ hospice aprūpe ir pieejama 24 stundas diennaktī. Un tas ir atbalsts ne tikai mirstošam cilvēkam, bet arī viņa tuviniekiem. Žana, mēs iedomājamies tomēr, un ja mēs runājam par to labo nāvi un tā personiski, piemēram, tu būtu gatava aprūpēt pati savu tuvinieku? Noteikti. Es par to pat nešaubos nevienu brīdi. Jo tās mūsu sarunas tāds tā kā mērķis bija, ka iedrošināt cilvēkus vai nebaidīties, tas aprūpēt to savu tuvinieku, nevest viņu uz to slimnīcu paniski, lai tikai kāds viņam pēc iespējas ilgāk notur pie dzīvības, vai ne, Ilze? Tas ir tāds jūsu stāsts, jo jums ir pilnīgi tās divas pieredzes. Un kā jūs, ja drīkst prasīt, kā tu esi domājis, kā tu gribētu arī tad līdz ar to mirt? Arī mājās? Es jau nezinu, kā tas viss notiksies. To mēs neviens nezinām. Bet mammas gadījumā, mamma ļoti strauji palika slikti viņai, un viņa sākumā nonāca Biķernieku slimnīcā. Un, tur bija doktors Sosārs, ar kuru es arī viņš pretīm nāca un izrunājām visu, un viņš arī laikam noprata manu to domu, ka es gribu, atsakot, lai mammai būtu viegli, un viņš teica, mēs nostabilizēsimies, nostabilizēsim, un jūs varēsiet vest mājās, un es sazvanījos toreiz ar Ingu, un bija tā iespēja, un es sapratu arī to, ka es pēdējā brīdī mammu esmu aizvedusi, jo viņai spēki jau zuda, un tas laiks, ko pavadīju kopā arī ar Olgu, tas, kā es jau teicu, bija ļoti liels atspaids, un daudz vieglāk bija saprast, kas notiek. Un mammas pēdējie brīži, kad es arī sapratu, kad mamma var rītu arī nesagaidīt, un es kaut kā vai viņa nojauta, vai viņa dzirdēja man, vai es skaļi runāju jau ar viņu, es nezinu jau vairs, es biju pārgurus, un es viņai, domāju, kad mēs varētu to Olgu sagaidīt no rīta, un bija tieši tā arī, kad mamma no rīta vēl bija, un Olga man ļāva iet pagulēt, un viņa visu to brīdi bija ar viņu kopā, un tad es pēkšņi pamodos un skatos, kad Olga stāv man blakus, un viņa tā skatās uz manīm, viņa teica, viņa saka, modināt tev vai nemodināt, jo mamma iet prom. Un tieši tajā brīdī, kad viņa ļāva man arī drusku atpūsties, un tad tas arī, tad tas viss notika. Mēs paspējām vēl fotogrāfijas paskatīties, un cik mamma varēja paskatīties, mēs tur abas divas runājām par to visu, un tā tas viss arī tad notiekās. Tu esi tāds, tas laikam tomēr arī var uzskatīt kā dzimšana, tad to var uzskatīt par brīnumu. Tā. Bet tas ir mainījis to, tavu redzējumu uz nāvi un uz miršanu? Man ir, kā es jau šodien braucot šurp, domāju par to jautājumu. Tas ir tas, ko es neizrunāju. Tas man neko, es arī pirms tam teicu, kad ne ar māsu, māsas gadījumā varbūt tas ir savādāk, viņai mainījās domāšana, bet ar mammu man tomēr tā kā vajadzēja, bet man bija sajūta, ka viņa drīzāk par mani uztraucas. Viņa uztraucās par manīm, kad es būšu tā, kas pārdzīvos, kad es būšu tā, ka viņa bet, vienalga viņa varēja paļauties uz manīm, un es zinu to, ka viņa zināja, viņa zina to, ka es zinu, abas divas mēs zinājām to, ka es būšu līdz beigām ar viņu kopā. Un arī, kad vedu no slimnīcas, mammai teica, ka es tev vedīšu mājās. Un es teicu, viņai tur bija tāds loks, kur bija priedis, ko viņa visu laiku skatījās. Es teicu, ka viņai tas ir televizors, un es teicu, mēs bišķi nomainīsim to televizoru pret Biķernieku trasi. Tā kā, pajokojām jau arī, bet es zinu, ka mamma saprata to, ka viņa iet prom. Viņa gan vairākas reizes man uzdeva to jautājumu tādu, laikam jau tur neko nevar darīt. Un arī tur atkal neizdodas tā saruna atkal. Es saku, bet to, ka mēs zinājām to, ka tā ir slimība, kuru nevar izārstēt.
ka tās būs, tās beigas būs. Bet līdz tam, tā kā viņi sāka redzēt tā kā Omi, ja, bet pirms kāda laika jau viņai bija tādas vīzijas kā savas vecās mājas, un tad manu tēti viņa redzēja, ja. Tad es pamazām jau sapratu to, ka tas ir kaut kāds ceļš jau uz to pusi jau. Šī ir pazīme, vai ne? Varbūt, ka Taņa, tu vari nedaudz padalīties, jo tas, ka redz, es no kaut kādiem kursiem arī zinu tās pazīmes, un šī ir viena no pazīmēm, vai ne? Ka cilvēks tuvojas nāvei. Cilvēks tiešām redz vairāk nekā mēs redzam tanī momentā. Un protams, tradicionāla medicīna mēģina to izskaidrot, ka tas esot tā kā halucinācijas vairāk, bet man pat arī kā mediķim labāk patīk uzskatīt, ka tas nav halucinācijas. Un tas ir tas moments, kad cilvēkam vieglāk paliek, kad viņš redz tos tuvos cilvēkus, jau aizējošos senāk, un viņš redz viņus, un viņš nomierinās. Un lai tas ir halucinācijas, bet es tomēr piekritu, ka labāk ticēt, ka tas nav, un tā Oma ir atnākusi pakaļ savām mazdēlām. Un, ziniet, man pašai personiski bija tāda pieredze, mana Oma, viņa pati izvēlējās, ka viņa aizies, jo viņa ilgi slimoja, tā slimība nebija stipri tāda, nekāda onkoloģija, viņai bija tāda tā kā piodermija, viņai bija tas strutains iekaisums, ik pa laikam tur uz kājām, pa ķermenī izsit, bet tas varētu būt no asinsvadu problēmām, vēl no kaut kā, un tad viņa pārstājās slimnīcā, atbrauca mājās, viņa nestaigāja, sēdēja tikai gultā. Un tad pēdējās dienas, ceturtdien pie viņas atbrauca draudzenē, un viņa saka, es atbraukšu, Ļenačka, pie tevīm pirtī sestdien. Ļenačka saka, labi, es tai draudzenei saku, tā izskatās, ka Omīte taisās iet prom. Viņi tā vēl paskatījās uz manīm savādi, un tad sestdien tas bija tieši Ziemassvētkos vakarā. Viņai sākās plaušu tūska. Kā mediķis es to simptomus zinu, un es saprotu, vai nu mēs tagad saucam ātro palīdzību, vai nu Omīte līdz rītam nenodzīvos. Es pienāku pie viņas un saku, Oma, varbūt tomēr uz slimnīcu. Viņa saka, nē, meitiņ, es gribu aiziet savā gultiņā. Es izgāju, visi bija mani radinieki, mēs ar vīru bijām atbraukuši ciemos, un manas māsas, man ir 2 māsas un vecāki, viņi bija virtuvē, es izgāju pie viņiem un stāstu, ka Oma atsakās braukt uz slimnīcu, un es nezinu, tas ir mammas māte. Es saku, mammai, protams, tā pēdējais vārds, bet es tomēr, tā kā iesaku paklausīties, ko Oma saka. Un tā neviens arī neizsauca to ātro palīdzību, un es braucot prom, iegāju pie Omas un saku, nebija vēl vēls, kaut kāds 6, man liekas, vakarā bija. Es viņai saku, Omī, tev māsa vakarā uztaisīs precāpju šprici. Uz ko Oma man atbildēja, nemeitiņa, es gribu, lai pēdējo šprici tu man uztaisi. Un es uztaisīju viņai precāpju šprici, mēs aizējām ar vīru uz autobusu un aizbraucam līdz Rīgai, un mamma man pazvanīja, ka Omīte ir nomirusi. Tā, un man liekas, ka tas ir tik liels gandarījuma sajūta, ka tu tomēr ieklausījies tanī cilvēka, un Oma nemira ar iespraustām 100 trubām reanimācijā, bet arī neviens nesaka, ka viņa izdzīvotu. Visticamāk, ka viņa nomirtu, varbūt viņai tur vēl 2-3 dienas iedotu, bet ne ciemos, kad var ienākt reanimācijā, bet tur viņai bija tiešām visi viņas
radi bija klāt tad, kad viņa aizgāja. Tas ir tiešām tā kā brīnums kaut kāds. Tā notiek. ir tā labā nāve. Tā ir tā laba nāve, jā. Bet tu, es gribēju paprasīt, jūsu vīru esat vienojušies par Rammsteinu bērēs, bet tad, kad mirsti kādu mūziku? Nu, par mūziku mēs daudz nerunājām, mēs vairāk runājām, ka mēs varbūt tur piepalīdzēsim viens otram nejust sāpes un varbūt kādu zālīti uzpīpēsim, jā, un tā, bet es domāju, ka gan viņš, gan es izdarīsim visu, lai neviens no mums nejustu tas nenormālas sāpes. Tas ir tiešām tas galvenais. Jo pēc pacientiem es redzu, atbraucam pirmo vizīte, pacients neko negribu, lieciet mani viss mierā, es mirstu uzredzēšanos. Tad sākām lēniņām, tad sāk braukt mūsu meitenes. Mums ir kolosālas meitenes, blondīnes. Es vienmēr saku, jums nevis hospisā, bet kaut kādā podiumā staigāt, nevis pacientus braukt. Un tad visi mūsu opīši, kuri tikko taisījās mirt, skatos jau viss, neviens netaisās mirt. Visi gaida, kurš nākamreiz atbrauks, mums tādas visas slaidas, blondīnes, meitenes. Un tās meitenes ne tikai uz viņiem var paskatīties, bet tās meitenes vēl rūpējas par tevi un paglauda un pasēž un roku patur. Un visi tādi priecīgi paliek. Sevišķi, kad dzimšanas dienā mēs atbraucam un apsveicam. Tas ir kaut kāds tāds, ar vārdiem nav aprakstām, vienkārši tāda sajūsma. Es, kad skatos tās bildes, kad es tur neesmu, bet man liekas, ka es pilnīgi tur uz vietas esmu, un es jūtu, cik viņi starojoši. Neviens, vai tas ir jūsu pacients? Tiešām uz bildi skatoties, es saku, jā, viņš ir hospisa pacients, un viņš ar tiem baloniem, ar torti, ar ziediem, tas ir kaut kāds tāds, man liekas, tiešām tāds brīnumains moments, dēļ kurā man ļoti patīk mans darbs. Es ļoti mīlu savu darbu, hospisu un savus kolēģus. Paldies, Taņa. Un mēs vienu otrai varam novēlēt, lai mums būtu tādas labas un brīnumainas nāves, tādas tā kā mēs gribam. Bet tev, Kristīna, arī ir mainījies viedoklis par nāvi, vai tu esi domājis par savu nāvi? Ir skaidrs, ka viņi pienāks, vai es esmu tur kaut kā izteiktas vēlams. Bet arī domā, ka kaut kad tā nāve būs, nevis tagad. Kad viņa varbūt būs. Kaut kad drīzumā, varbūt. Es klausījos par to, ka kurš tur grib kaut ko sapīpēties, bet man arī tāda doma, domāju, ko es gribētu. Un tas arī ir saistīts ar kaut kādu ar tādu nedaudz tādu levitēšanu sajūtu, ka tu vēlies piedzīvot to tādu atslābumu un tādu, vai ne, kaifu, kas man varbūt ienāk uzreiz prātā dzīvojoties tagad tādā jogas pasaulē, uzreiz tādu sālpošanos un varbūt kaut kādus gongus un kaut kādas tādas izklausās jau pēc citas kultūras aiziešanas, bet kaut kas tāds, kas arī tev vēl vairāk liekas sajust savu ķermeni, jo tu tagad viņā esi, ka tu nomirsti, jo atkal vairs tur neesi. Ķermenis paliek un man liekas, tas būtu tā jaudīgāk tāda aiziešana. Par to, kā un ko tas vēl mainās man, vai aprakt, vai sadedzināt. Tas tā, jā. Bet tā klātbūtne nāvei man ir mainījusies. Tas, kas man lika ieraudzīt, vēl joprojām es mācos un tā, bet par to, ka neko dzīvē nevar nokavēt, man iemācīja lēnprātību un baigi vēl joprojām trenēju to, dzīvot šodien. Tas ir grūti, man liekas, cilvēkam, jo visu laiku gribās to pagātni, tur vēl cilēt un kaut sasteigt nākotni, vai ne? Bet to šodienu un ieklausīšanos un līdzās būšanu, to stiprinu katru dienu arī darbā. Un man liekas, ka tas man nāk līdz ar šo pieredzi. Ar to dziļumu un tādu beznosacījumu mīlestību arī vairs netaupīt vārdus. Tur mīli, vai ne? Tas ir liels iegūms. Un tev, Žaneta? Tu zini, kā tu gribētu mirt? Kas ir tava ātri? Es nezinu, kā es gribētu mirt, laikam tiešām, lai nesāpētu, bet kopš strādāju hospisā šī tēma man absolūti nebaida.
Un man ir 2 mazmeitas, kurām liekas, ka es esmu nenormāli veca. Un ka man ir drīz jāmirst, un tad viņām ar tas liekas interesanti. Mēs to esam izrunājuši, un kā tad tas būs, ka būs jāprok, un tad viņas ņems lāpstu, un kaut ko tur man raks. Tā kā, jā, mēs par šo mājās arī runājam. Paldies jums, dāmas, par būšanu šeit un dalīšanos. Paldies, Ilze. Paldies, Kristīna. Paldies. Mums bija nedaudz tāds debes pārsteigums, bet es ceru, ka tomēr tieši to, ko tu tajā emocionālajā brīdī stāstīji, ka to tomēr varēja sadzirdēt. Un lai mums ir labas nāves visapkārt. Bet tādā. Un es aicinu visus skatīties un būt uz nākamajām nāves kafejnīcas sarunām. Mēs turpināsim ar pašnāvībām, ar to, ka cilvēki paši izvēlas aiziet no dzīves, un vakarā mēs pieskarsimies tas, kas jums arī varētu būt aktuāli Sēru kafejnīcai. Un rīt no rīta mēs turpināsim to, ko jau Tāņa ieskicēja par šo pagarināto dzīvi, respektīvi, un ko arī pirmajā jau teica par to, ka cik ilgi mēs varam stiept to dzīvību, ja mēs zinām, ka tas nav. Jo tas, ko es zinu par savu nāvi, es esmu savai meitai, es ļoti gaidu tās izmaiņas likumdošanā, ka es varēšu uzrakstīt, ka man nevienu trubiņu. Un varbūt, ka man tas vīrs kaut kur šeit klāt ir, jo es viņam esmu arī pateikusi, ka nekādas tracheostomas un gastrostomas un neko man nelikt. Un pasarg Dievs, ka kāds to man izdarīst. Paldies, atnākšu nākamajā dzīvē. Paldies. Paldies.